Čau visiem, čau Čau, Raimond. vēlreiz, čau. Tā, šodien mēs viesojamies Salacgrīvā. Varētu būt viens no smukākajiem jumtiem Vidzemē, es pat teiktu tā, jo te ir vairāk argumenti un fakti un detaļas un mēsgli, ko varētu minēt, bet sāksim ar to, cik šeit vispār ir apjoms. Virs 700 kvadrāti, bies no galvas, to nepateikšu, virs 700 točī. 730 vai tik nebija? Kopā ar palīgāk, jā. Kopā ar palīgāk. Mēs pirmais, ko ievērot, slīpums, stāvums jumtam īstenībā ir reti, kad redzams. Jā. Pa lielam. Un tad automātiski vertikālo šūru profiliem īstenībā viena no standarta, teiksim, tādām problēmiņām, kas jāņem vērā tieši pie materiāla izvēles, ir tieši materiāla biezums. Un, ko vismazāk runā par materiāla platumu. Ja pārsvarā, teiksim, ja šis ir valtsprofils un valtsprofilam ir standarta platums 54, tad šeit tā kombinācija ir mazliet savādāka. Nu šeit bija kā, tas platais valsts, viņš jau met beigu burbuli, nekāds noslēpums, kas nav. Un tā, ka mēs klients bija diezgan prasīgs pret lietām tādām, es teicu, davai taisam šaurāk. Mēs pat atceros ar Braču, kad atbraucām virs tā loga, uztaisījām paraugu kaut kāds 6-7 kvadrāti, mēs tagad neatceros. Man bija kaut vai 4 bāņi, mēs viņus uztaisījām šauros ar visu teiknīti, visu. Un no sērijas vai patīk vai nē. Un klients saka, šis ir tas, ko vajag, darām. Mēs veicām pārēķinu. Jūs uzražojāt un viss notika. Un tu principā īstenībā šitas ir tas veiksmīgākais variants, teiksim, pie šādas situācijas, attiecīgi pie situācijas, ko es gribu teikt, kad jo stāvāks jumts, jo viņi labāk redz un labāk mazā defektiņas redz. Mazāk redzēs, noteikti. Maksimum pareizi izvēle bijusi. Šaurais valsts profils un otrs, un 0,6 materiāls. Jā. Un tad attiecīgi, ja šī kombinācija ir, tad tas izskatās tik labi, kā tas arī izskatās uz šo te jumtu. Attiecīgi nav neviena burbuļa un nav vispār nekāda defekta. Attiecīgi viss loknis ir perfekti taisns un tas ir tas, ko principā visi vēlas dabūt gatavu, kad viņš izskatās perfekti taisns, nav nekur nekādi defektiņi, nav nekādi burbuļi, nav nekādas buktītes un tā tālāk un tā joprojām. Skatos, ka kora arī mazliet nestandarta ir. Jā, tāpēc, ka tā veidināšana jau bija kaut kā jānodrošina. Tomēr ņemot vērā, ka tā telpa tur apakšā ir milzīgi, droši vien, ka kaut kāda, tas laukums jumtam ir milzīgs, sāksim ar to, jau viņi visu vajag noveidināt, un tāpēc mēs taisījām tās veidinošās kodas tāds platāks un lielāks bišķi. Tas, principā, iedod arī akcentu virsū. Jā, īstenībā beigās sanāca ļoti labi, bija šaubas par tiem papildus 5 centimetriem, ko mēs tā kā pielikām klāt, bet ir tas, kas ir jābūt un ir baigi labi, un īstenībā turpmāk pie šī tādi turēsimies. Ok, par deflektoriem arī īstenībā tas nestandarta risinājums, jo pārsvarā ir tā, ka deflektors, ka ja pasūta, piemēram, tad viņas pasūta ir apaļ pamat un apaļ augsts. Un kas par šo ir? Šeit klients teica, negrib apaļ. Mēs rādu, kur vienu uztaisījām apaļ, trešo viņš saka, smuki, bet es negribu. Varam pamēģināt kaut ko tādu, pamēģinājumu un ir. Attiecīgi, ko klients principā pasūtīja, ko viņš gribēja, to tu visu pasūtīji, to tu visu dabūji. Jā, tieši tā. Protams, brīdināja, ka var nesanākt, bet bez paraudziņiem netikām uztaisīja paraudziņu, patika, saskaņojām un aiziet. Jā, ok. Nākamais. Rekurs skursteņs uz palīgāks. Kas tur ir? Skursteņi, tas jau ir atsevišķs tāds skursteņus tur. Kā visi jau uzblēž tos fibolu vai keramzīti, vienalga kādu viņi tur ir, šīdalīši. Un viņi visi kā viens ir kaut ko jāapstrādā. Un ko Latvijā dara, uzliek apmetumu. Ko viņi dara pēc 5 gadiem, sauc jumiņus, lai uztaisītu jaunu kaut ko. Un tad nav labāk risinājumi par aptalsēt ar skārdu. Tā kā šis ir no rokas improvizēts. Klients ļāva izpausties un meistars man teica, davai šitā. Un redz, kā rezultātā sanāk daudz šūniņas un stingrs un foršs. Ok. Vēl viena maza nianse, ko es skatos virsū. Teknis arī ir, man liekas, arī no matētā materiāla, ja? Jā. Teknis no matētā materiāla, bet arī tā nestandarta risinājums, kad visi cauruli ielaist fasādē. Kas tur atšķirīgs ir, pieņemsim, ja viņi būtu ārā vai iekšā? Jo pirmais, kas man nāk, prātā problēma ir viena, tiklīdz ielaid iekšā kaut kas tur, teiksim, standarta jautājums tas būtu, fasādē iet iekšā, kaut kas sasals, kaut kas uzsprāgs un pēc tam tecēs nepareizi. Tur kaut kas savādāks ir? Runāts ar klientu par to un brīdināts, ka pastāv iespēja, ka tieši apakšējā līkumā būs kaut kāda sasalšanas, kaut kāda riska, bet tur ir pievilkta elektrība. Ar tā doma, ka pieliekam kabeli, ja mēs redzam, ir problēma pavasarī ziemā, slēdzam kabeli, viss notiek un viss problēma novērst. Attiecīgi par to arī visi padomā. Jo klients ne par kam negribēja redzēt to cauruli ārpus fasādes, tāda bija nostādījums, un šīs baigi ilgi nāca, jo tur bija, ja nemaldos, starp fasādi un siltinājumu 90
5 mm un cauruli ir 90 mm. To visu iestrādāt, nu tur bija ko pačakarēties. Okay. Kāda bija tev ar materiāliem? Cik ātri tev to visu sagādāja? Man šķiet, ka īstenībā pat nepagāja 2 nedēļas. Bija diezgan ātri, kamēr es nomērīju, kamēr mēs pārrēķinājām precīzi tos izklājumus. Man liekas, ka līdz 2 nedēļām bija. Bija ātri patiesībā, jo mums bija, kur jau var redzēt, mēs to priekšu apdarījām ar skārdu. To jūs mums uztaisījāt tās detaļas, nemaldos 2 dienās, tad bija baigi lielā metrāža. Un kamēr mēs taisījām priekšu, bija jau valtis klāt, ļoti normāli bija. Jā, tas ir arī. Jā, nu tāpēc, ka citreiz var aizķities. Šeit bija forši, šeit viss bija saplānots un kā. Nu jā, tas ir viens no iejošiem materiāliem, kāpēc tik ātri. Tam dēļ, kad arī tas konkrēti šo te antracītu pelēko mēs turam uz vietas, un tāpēc īstenībā arī tik ātri to arī var uzražot. Jā. Nē, nu viņš arī patīk cilvēkiem. Viņš labi izskatās. Kas tev vēl bija no šeit, uz kuriem tu aizķēries? Jo principā liekas, ka vienkārši rumtiņš, bet īstenībā apjoms te gana liels ir, bet uz kuriem mazliet bija tā, ko mazliet bija vajadzēja pakasīties galvas un padomāt. Kaut kas tāds nekādēt risinājums. Kas krīt acīs, tā ir notika. Tas bija šausmīgi čakarīgi, ja bija jājauc fasāda ārā. Cauruli varēja ielikt tikai tur, kur ir platais dēls, jo viņš vienkārši neiet nekur citur. Nu, karnīgi mēs pačakarējāmies, diezgan bija sarežģīti, jo tur bija priekšā finieris. Mēs likām biezo finieri, pie viņa līmējām šādās skāra detaļas, kas ir zem teknes. Un viņas visur vēl ar aizkabītiem, aplāsnīt aplikt. Tā ir diezgan specifiska lieta. Troču lēntas slāpēšanai, zem saguma ir vēl bituma tā membrāna, tas bauderveidīgais. Un kopā tas strādā perfekti. Tiešām vispār nedzird jumtu pilnīgi. Viņš ir tāds tā kā skaņas slāpējošs. Principā sanāk tā, ka te ir tāda, ja tā pragmatiski paskatās virsū uz to materiālu izvēli, te ir tāds, teiksim, tā kā es pat teiktu tā, tas tāds parauga objekts ir, kur, kad, teiksim, tā ieklausās meistarā, meistara pieredzē ņem vērā un izvēlas labāko risinājumu, jo te, principā, tā arī sanāk, apakšā ir apakšklājs, sanāk tā skaņas amortizācijas lenta, un tad vēl attiecīgi šaurais valsts profils un vēl 0,6 daudz nianses lidošai klemeri priekš aizkabīts, kas ļauj jūtam protams, jā, tas, kas valsts profilam jā, ļoti svarīgi ņemt vērā, jā, protams, kā pa klemeriem ir? Kā tu liki slīdošos garos klemers? Mēs likām cietos, man šķiet, ka pa vidu, lai plakni var staigāt uz augšu uz leju, tā kā vajag daudz aizgāties slīdošie, neplānot daudz, mēs bijām reiķinājušies mazāk, bet varbūt kļūdījāmies, jo sākumā bija platie bāņi paredzēt, varbūt tā bija. Bet visur ir slīdošie lielos ucenos, visādi garajās plaknēs ir slīdošie, jo tā vienkārši vajag. Cik ilgā laikā tu uzmontēji šo jumtsegumu? No atvešanas līdz montāžai? No atvešanas līdz gatavam vai kā? Jā, līdz šam. Gatavu jumtu? Jā. Man liekas, ka visu ziemu mums pagāja. Tas bija kaut kāda noteikti 3 mēneši kopā bija. Lai cik neliktos, ka tas ir ātri, tas bija ilgi. Īsās darba dienas ziemā un tas visu slapjā lieta un tā. Ilgi 3 mēneši laikam aizgāja. Okay. Citu saka, var izdarīt ātrāk, tik izdariet. Pa šito mezglu pārsvarā īstenībā ir tā, ka ļoti retos objektos novērots, ka liek tieši maisarpu leķi vai lāseni, kā pieres dēļ apdara. Pieres dēļ apdara. Kur tā lieta, kad kā ir, kā teica, 2-3 gadi. Principā, ja koks, tad viņa apakšā mala visu laiku tas mitrums ir, viņš tur uzsūta sev, un principā būs jāsāk domāt par pārkrāsošanu vai labošanu. Tas ir šīnas, kas sauc, ka viņas tā kā notur uz tā kā staigāšanu uz sāniem, un šeit, ja ieskatās no lejas, tad viņi ir aplācēta plāsanītā detaļa, un vēl viss ir aplīmēts ar līmēm, tā kā, tur ir forši. Šitādi mezglis visiem ies. Jā, jo tas, principā, šis ir ideālais risinājums tieši veikastē. Jā. Principā, ja šo uzliek, tad to var aizmirst ar visām pārējām problēmām. Var aizmirst tieši tā. Pretējā gadījumā, ja gribās... grib problēmas līdz kopu. Jā, grib problēmas, tad principā var atstāt šito. Tas tāds mazliet nestandarta risinājums viennozīmīgi. Bet es domāju, ilgmūžībā... ka ar laiku paliks jau pa standarta risinājumu, jo tas ir ļoti prātīgi. Nu, viņš arvien biežāk arī parādās. Jā, tieši tā mums ražojot jumta segumu, tad arī parādās lūk šī detaļa savādākā varbūt izpildījumā savienojuma ziņā, bet konkrēti tā vairāk uz ilgmūžību. Cilvēki jau sāk saprast, ka viņi nav tik bagāti Latvijā, lai maksātu 2 reizes vienkārši. Nu, jā. Tā tas ir. Viņš arī smuki izskatās. Glīši. Glīti.